Pieciem šogad jauniešu mēnesī organizēja pasākums, kas ir īsts pieciems Maigaisalā. Šis būtībā bija pasākums visām Rīgas jaunas organizācijām, sadraudzības pasākums. Tās bija 3 dienas, kad mēs uzaicinājām organizācijas Maigaisalā, vienoties kopīgos piedzīvojumos, darbojās jauniešu komandās, miksējās, pildīja uzdevumus un arī stāstīja viens otram, prezentēja, ko viņi darās un meklēja kopīgs veids, kā nākotnē šīs organizācijas var sadarboties, jo daudz organizācijas ar līdzīgiem mērķiem, bet viena pa otru nenojauš. Un šādā veidā mēs sanācām to, ka šīs organizācijas tomēr iepazina vienu otru un saprast, kā viņas ir palīdzēt vienu otru ar resursiem, materiāliem un tādām lietām. Tas bija tiešām pirms 10 gadiem, 2004. gadā, kad deputāti uzticoties mums, kā tik piedāvāja tādu ideju, vai jūs negribiet kādu jaunu, traku ideju projektu īstenot jauniešiem. Protams, ka mēs gribam šādu projektu īstenot. Mēs aicinājām kopā jauniešus gan no organizācijām, gan no skolēnu domas un uztaisījām vienu nelielu prātu vētru. Un radās doma taisīt ne jauniešu dienu, ne jauniešu nedēļu priekš Rīgas, tas nebūtu gana ambiciozi, bet jauniešu mēnesi. Tieši tā arī nosauka. Tas ir jauniešu mēnesis, kur jaunieši priecājas visa mēneša garumā. No vienas puses it kā vienam otram ir neliela sāpe, beigusies vasara, sāks jaunais mācību gads, un tad tieši tāpēc ir jāpriecājas, tāpēc ir jāuzstājas pašiem svētki.